Sveicināti! Šodien ir mūsu kārtējā tikšanās reize un stāstīsim un runāsim par tādu produktu kā Getrufline. Viņš ir parādījies pavisam nesen, pagājušajā gadā rudenī, ja es pareizi atceros. Pēc sava sastāvā un visa tās būtības viņš ir domāts tā kā pret parazītiem. Ja, cērmēm un viss, kas mums dzīvo iekšā, viņš ir izgudrots tādā veidā, bet šodien es jums stāstīšu par pavisam citām viņa īpašībām. Tās ir fantastiskas un, ja jums vēl nav viņš plauktā, tad iegādājieties. Vasara kādreiz beigsies un sāksies rudens, un kas seko rudenim, un tagad šodien es jau esmu dzirdējusi, ka it kā mums pa republiku jau sāk plosīties vai staigāt Covids, un līdz ar Covidu arī visi pārējie vīrusi aktivizēsies. Tad šis preparāts ir pirmais, kas jums būtu jālieto. Manā praksē bija tāds gadījums, un es tagad ļoti aktīvi izmantoju šo preparātu. Dēlam, viņš nav zīdainis, nav pusaudzis, jau tāds, es uzskatu, ka pieaudzis puisis, 17 gadi, vīrusainā angīna. Tie, kas ar to bija sastapušies, tie zina, kas tas ir un cik grūti faktiski viņu ārstēt. Un ja ir tā vīrusainā, tad pirmais iet kakls, pēc tam pieslēdzas klepus, iesnas, un labi, ja mēs tiekam galā ar kaut kādu antibiotiķu kursu, nevis ilgstoši slimojam. Tātad bērnam ir augsta temperatūra, 39 temperatūra, kaklis iekaisis, klāt nāk limfmezgli, kuri, tas droši vien tāpēc, ka limfatiskā sistēma arī iekaist, viņa slikti darbojas, un līdz ar to limfmezgli ir iekaisuši. Bet neīsu laiku pirms tam, kad bērns saslima, izlasīju rakstu, manuprāt, pat tā bija ievas veselība, ka amerikāņu zinātnieki bija pētījuši un ļoti labus rezultātus devuši tieši preparāti, kuri ir vērsti uz antiparazitāro iedarbību. Tas ir tās pašas cērmes un vispārējais. Un es arī padomāju, ka varbūt šis man arī palīdzēs. Dēlam liku ēst viņu 3 reizes dienā, no rīta, pusdienlaikā un vakarā, tukšā dūšā. Viņš ir negaršīgs, jā, viņš ir rūgts, jo tur ir vērmeles un visas pārējās tādas aktīvās vielas, kuras veicina mums to visu darbību. Pirmais, kas uzreiz parādījās, nokritās temperatūra. Protams, šis preparāts negāja viens. Tad, kad mēs saslimstam, ļoti labi lietot C vitamīnu, var aptiekas variantu, var arī šeit iegādāties kādu no vitamīniem kompleksiem. Klāt C vitamīns. Pēc tam, tā kā gāja arī klāt klepus, izmantoju PK12. Tie, kas zina, tas ir bronhu peptīds, īstais, jā, viņš pilinās uz rokas, bet es viņu izmantoju arī uz krūšu kaula bērnam pilināt, arī 3 reizes dienā. Viņu var arī vairāk pilināt, jo pārdozēt viņu nevar. Tas klepum. Arī ļoti labs preparāts ir Algenorms. Tur ir klāt bronhu peptīds, tas ir sīrups un viņš ir garšīgs, saldens, arī to var lietot. Imūnsistēmai vai SL3, kurš pilināms zem mēles, vai sintētiskais peptīds, kristagens. Viņu varētu arī, ja tas ir bērns, tad arī var pa vienai, vai arī pa 2 uzreiz, arī akūtā periodā, pa 3 kapsulas dienā. Tātad šitais 3 reizes, te ir pa 3-4 pilieni zem mēles, un šis preparāts arī. Klāt limfmezgliem, lai tie tā kā sāktu darboties un tīrīties, livaīna. Šis nav peptīds, tas ir bats, tāpatās kā Getrufline, bet iedarbība ir ļoti veiksmīga. Tāpat var pieslēgt arī NSIL, kur ir B grupas visas spektrs, teiksim tā, un vēl viena tāda viela, kur ļoti reti sastopama citos produktos, dzintarskābe.
Tātad, rezultāts. 3 dienu laikā akūtais tas periods pagāja, un faktiski mēs tikām cauri bez antibiotikām. Ja arī, teiksim, viss ir ievilkts un viss ir grūti un smagi, ar šo visu klāstu varētu to visas tās izpausmes mazināt. Un, ja arī būtu jādzer antibiotikas, tās būtu, piemēram, 5-7 dienas, nu kā to vajadzētu lietot, nevis tad, kad nedarbojas viena, tagad ir tāda prakse, ja nedarbojas vienas antibiotikas, tad nozīmē otras, un tad tas process ir bezgalīgs. Organisms pierod pie tā visa, bet šeit ir tāds variants, ar kuru jūs varat droši rīkoties. Esiet veseli!